sociologi un psihologi jau ilgus gadus norāda uz to, ka televīzijā redzētais tiešām spēj ietekmēt cilvēkus gan uz labu, gan, diemžēl, arī uz nelabu rīcību. Taču tikai retiem ir skaidrs, kādu ietekmi nākotnē uz bērnu, jauniešu un arī mūsu pašprātiem atstās viss interneta vides saturs. Televīzijā redzētais salīdzinājumā ar internetā pieejamo saturu, tādi ziediņi vien ir. Es uzdrošinātos teikt, ka vecākiem nav ne jausmas, ko viņa bērni skatās internetā. Ja viņi to zinātu, tad daudz no šiem vecākiem ļoti stipri sāktu domāt, ko darīt vispār un ka būtu kaut kas jāmaina. Mēs uzdūrāmies tādā lietām internetā, kur es domāju, ka laba daļa pieaugušo tās bildes ieraugot vienkārši turpat tās saņemtas pie klaviatūras. Vienkārši, Es zinu, ka pieaugušie, kas aiziet uz slimnīcu, ja, teiksim, kas nokļūst slimnīcā, viņi ierauga tur, nezinu, asinis, vai ne, viņi tur asinis ar šļīrts, viņi ģības nost uzreiz. Tad atvainojiet, ko viņi redzēs internetā, labāk nezināt. Tikai nepārprotiet, mēs nekādi negribam jūs biedēt un tagad vecākiem norādīt, ka bērnus būtu ar koku jādzen prom no datora, vai arī, ka pastāvīgi jāsēž viņiem blakus, kad viņi vēlēsies draugos uzrakstīt kādu vēstuli vai Googlē sameklēt kādu bildi. Nē, ar tik drastiskām metodēm neko labu mēs nepanāksim, tāpēc ir jārīkojas prātīgāk. Pirmā pati svarīgākā lieta – ar bērnu ir jārunā, un gluži tāpat, kā mēs viņam skaidrojam, kā uzvesties uz ielas un sabiedrībā, tāpat arī jāskaidro un jāmāca, kā uzvesties interneta vidē. Otra lieta jau ir tehniskais risinājums, izmantojot interneta satura filtrus. Tās ir īpašas datorprogrammas, kad gluži vienkārši pastāvīgi seko līdzi, kāda veida saturs nonāk datorā, un nevēlamo no tā visa gluži vienkārši likvidē un neļauj aplūkot. Ja tev uz datora nebūs antivīrus, vīrus var ienākt un nobeigt to datoru. Dators vienkārši nedarbosies un nevarēs veikt kaut kādas ikdienā nepieciešamās darbības. Savukārt, ja nav interneta satura filtri, tad tas ļaunums tāds ļoti netieši un nemanāms. Sekas varbūt pēc daudziem gadiem iznāks ārā. Ja bērns tur gadiem ilgi kaut kur iet kaut kādās lapās, skatās kaut kādu briesmīgo vardarbību vai pornogrāfiju. Neviens skaidri nepateiks, kādu iespēju bērnu psihi atstāja tas, ko viņš redz internetā. Mēs jau varam bērnus apzinīgi iemācīt, ka uz tam līdzīgām lapām ar vardarbību un pornogrāfiju nevajag iet. Tomēr tiem, kas tam līdzīgas lapas internetā veido, tas ir ienestīgs bizness. Un tieši tāpēc viņi ir ļoti slīpēti un atrod veidus, kā gan pieaugušos un gan, diemžēl, arī mazos internetu lietotājus šajās lapās iedabūt pavisam nejauši. Un te tad arī iestājas tas moments, kad ar audzināšanu un izglītošanu vien nepietiek. Te vajag kādu tehnisku aizsardzību. Tātad interneta satura filtru. Programmatūras veidi, to efektivitāte un piedāvātās iespējas ir dažādas, taču to darbības metodas vairāk vai mazāk ir balstītas uz vieniem un tiem pašiem principiem. Viens princips ir analizēt tekstu, kas parādās interneta lapās, čatos, e-pastos un tā tālāk. Ja programma atrod kādu slikto vārdiņu, interneta lapa tiek nobloķēta. Otrs princips ir slikto interneta lapu adrešu saraksts. Ja mēģinām piekļūt kādai no īpašajām sarakstā esošajām lapām, filtrs mums to vienkārši neļauj. Efektīvākai filtrēšanai abas metodas, gan melnais adrešu saraksts, gan satura analīze, parasti tiek miksētas kopā. Tomēr joprojām viss nav tik vienkārši, kā mums šķiet, jo cilvēku valoda jau nav nemaz tik elementāra. Šīm programmām ir ļoti stingri jānoņemās ar konteksta analīzi. Piemēram, mēs paši zinām, ka loceklis, mēs zinām vārdu loceklis, mēs reiz padomājam, kas tas ir? Mēs zinām valdības loceklis, skaidrs, nekas kaitīgs. Vai arī dibens vai jūras dibens. Uzreiz atkarībā no konteksta mainās šī vārda nozīme. Un šiem satura filtriem patiesībā tas ir ļoti smags darbs spēt izšķirt, kurā gadījumā šis vārds ir kaitīgs, kurā viņš nav kaitīgs. Cilvēku valoda ir ļoti dažāda un daudznozīmīga. Turklāt viena runā angļu, citi vācu un vēl trešie latviešu mēlē. Datoram te ir pamatīgi, ko piepūlēties, lai izfiltrētu interneta lapu tekstus, tāpēc ar šī metodu darbojās visai nosacīti un pieticīgi. Tomēr vislielākā problēma ir tieši ar video un bildēm, jo mākslīgā intelekta, kas spētu izanalizēt bildes saturu, joprojām nav. Cilvēka prāts to spēj paveikt visefektīvāk.